Jā, labi, Balstiņa. Labi. Par kuriem tu esi sataisījies? Kāds, kur esi sataisījies? Uz rīta vingrošanu. Kāds problēmas, Balstiņa? Mareks un Ivars, kurus pirmdien par nogulētu rīta vingrošanu uz vairākām dienām atstādināja no visām nodarbībām, jūtas slikti. Laiku pa laikam viņi prasās mācīties un demonstrē, ka ir gatavi uz visu, lai tikai turpinātu studijas. Tātad, Balstiņa, mums ir radies priekšlikums. Mēs iztīram lielo zāli, izmazgājam spīdu un miedz arī skatuvi. Un tad mēs rītā ar Mariku varam piedalīties nodarbībās. Viņš nevar aiziet līdz pat šai tai. Balstiņa, ko tu saki? Tomēr arī šorīt Balstiņa bija nepielūdzama. Nodarbības varēs apmeklēt no rītdienas. Paldies, ka zāle pīļ un laistās. Skatu uzstāt. Jūs esat pamodušies? Protams! Tātad, ja Mariks Pavingrosim. tūlīt neatstās šīs telpas, viņiem būs sots līdz nedēļas beigām. Skaidrs, Man šeit viņi ir jau sapratuši, ka tā nedrīkst darīt un ka viņi tā vairs nedarīs. Tā kā es domāju, ka jau pietiek. Zini, ko Mareks tagad dara? Nu? Čuč. Viņš nebija pamodies? Nu, bija, bet čuč. Bet Tīvārs pasēs, kā cenšas. Tātad skatītāji. Mīļie skatītāji. Mēs jau aptuveni nojaušam, ka tagad nav tiešraide, ja? Bet, ja ir, mēs gribam pateikt to, ka pret mums šeit ļoti slikti Jā, ir noticis liels pārpratums. Mūs reāli grib pazudināt. Neesam nekādi sliņķi. Mēs tikai pirmdienas rītā atļāvamies bišķi ilgāk pagulēt. 1 stundu, 45 minūtes. Ilgāk. Un kas to mums notiek? ir 3 dienas jācieš. Mēs nevaram vispār neko darīt. Viņi abi divi zina, ļoti slikti jūtās un pārdzīvo, un viņi ir sapratuši. Tā kā, nu jau pietiks. Es gan jau, ka tāpatās darītu. Varbūt liktu iztīrīt visu māju, uztaisīt visiem mēs visu laiku, un tad vienu dienu neiet uz nodarbībām, un tad pietiktu. Uz rīta vingrošanu! Rīta vingrošanu! Rīta vingrošanu! Rīta vingrošanu! Mēs gribam apmeklēt. Rīta vingrošanu! Tātad rīt no rīta Ivars un Mareks dodas uz vingrošanu un pārējām nodarbībām. Nu tad beidzot!